vairāk ar gimpa. Un, jā, šobrīd kopīgošu ekrānu, kā ja kāds vēlas var ierakstīt mūsu nodarbību. Un jautājums bija, ja mums ir vairāk objektu vienlaicīgi jāiezīmē attēlā, šim nolūkam varat atvērt jau pazīstamo failu puķis. Un, ja mēs runājam patiesībā par jebkuru instrumentu runājot, mēs, protams, atradīsim piemērotāko konkrētu šim attēlam, bet tas princips, ja mēs par principu runājam, tad kaut vai, ja mēs izvēlamies tur elipses vai taisnu stūri, tad, kad mēs izvēlamies rīku, sākotnēji rīkam pie opcijām režīms mode ir katru reizi sākt veidot jaunu iezīmējumu, aizvietojot iepriekšējo. Un tādēļ ir šī pirmā komanda, kas paskaidrojumā rakstīts replace, current selection. Bet, citās programmās viņš tiek dēvēts vienkārši kā jaunu iezīmējumu veidošana. Un parasti mums šis pirmais režīms ir arī aktīvs, un tad mēs veidojam savu iezīmējumu, tur ar vienu rīku, citu rīku vai ko mēs esam izvēlējušies. Un, ja mēs vēlamies vēl citā pozīcijā iezīmēt, tad vai mēs ieslēdzam pārējām uz režīmu add, un tas nozīmē, ka iepriekšējais iezīmējums saglabājas, un mēs veidojam jaunu klāt. Ja? Tad papildus vēl nākamo iezīmējumu. Mēs to līdz šim esam tā kā aizvietojuši, izmantojot taustiņu Shift. Īsti nepārslēdzot šos režīmus, bet pieturot taustiņu Shift. Mēs vienkārši varam izveidot vēl vienu laukumu, vēl vienu laukumu, vēl vienu laukumu. Viņiem nav jābūt sasaistītiem un nav jāveido vienu apgabalu. Mums var būt tur viens ābols, otrs ābols, trešais ābols, ja dažādās pozīcijās viņi atrodas, un mēs viņus varam iezīmēt. Ja mēs runājam par tātad, varbūt par šo rīku foreground. To mēs tā kā laikam izmantojam kā pēdējo. Un tad ideja tāpat. Mums sākotnēji režīms ir to, ko mēs izmantojam, vienmēr ar ko sākam jaunu iezīmējumu veidojot. Es te tā rupi paņemšu, es tam vajag neiespringšu uz kādām precizitātēm. Tad izveidoju vienu ziedi, tur paņemšu lielāku instrumentu lielumu un mazliet pabraukšu par tām ziedlapiņām.
Jā, es varu paskatīties, kas man tur, ko man viņš man te nav līdz galam, bet es tam laiku netērēšu un savulaik. Tātad viens apgabals man ir iezīmēts. Ja es vēlos ar šo pašu rīku iezīmēt vēl kādu pēc tās pašas metodas, es droši varu ieslēgt add. Pārslēdzos uz šo režīmu. Add tas nozīmē, ka iepriekšējais iezīmējums nezudīs. Un es varu iezīmēt nākamo apgabalu. Enter. Atkal tāpat ar rīku norādīt, kurš tad ir. Tur ir tie elementi, ko tad es vēlos iezīmēt, lai tiek atrast kaut kāds kontrasts, kaut kāds robežas. Tad paskatīties rezultātu preview. Tas arī būtu jālabo un select. Un man ir gan viens, gan otrs. Un tad, ja mēs izmantojam šos rīkus, mēs vienkārši varam pārslēgt vai nu režīmus, vai izmantot taustiņus, kas kur reizi ir ērtāk, ar kuru rīku mēs strādājam. Tad mēs varam vienu apgabalu iezīmēt un droši pārslēgt režīmu un iezīmēt nākamo. Mums nav viņiem jābūt sasaistītiem. Tā kā ar jebkuru rīku es tagad noņemšu iezīmējumu un kaut vai izvēlēšos šo pazīti. Es varu, te kaut kādu apgabalu iezīmēt, vienalga, ko es te arī iezīmētu, un pieturot taustiņu shift, es varu iezīmēt arī kur citur. Atkarībā no tā, ko es tur vēlos iezīmēt, es varu vienā pozīcijā attēlāt, citā pozīcijā, vēl kaut kur, tādā veidā izvēlēties, ko iezīmēt, kā iezīmēt. Un viss slēpjās tātad šajā režīmā. Mode. Protams, ja mēs atstāsim un nekādas taustiņas papildus neturēsim, un mums būs šis replace, tad iepriekšējais iezīmējums vairs nebūs spēkā. Var vai nu ieslēgt, vienkārši gribu ieslēgt šo režīmu, ka iepriekšējais iezīmējums tiek saglabāts. Aiziet, jā, mēs varam ar jebkuru rīku, mēs varam miksēt rīkus. Vienu mums liekas ir ērtāk iezīmēt ar vienu rīku, citu mums apgabalu ir iespējams varbūt iezīmēt ērtāk ar citu rīku. Vienkārši vienmēr mēs izmantojam šo add, lai iepriekšējais iezīmējums nezustu. Tad vienalga, ko mēs kombinējam, un atslēgu vārds ir add. Tāda ir atbilde. Un tad, kad mēs precizējam iezīmējumu, pārslēdzamies režīmā Quick Mask, tā jau nav nekāda problēma. Strādājam visur, kas mums ir tur jālabo, to visu var izlabojam. Tātad tāda ir mana atbilde, jā, piemēram, tur ir 3 cilvēki, nevis viens cilvēks iezīmēšanai. Tieši tāpat, kā mēs to vienu cilvēku iezīmējam, tikai ieslēdzam režīmu vai turam shift, kas kurā reizē ir ērtāk, un iezīmējam nākamo, kamēr viss ir iezīmēts. Tāds. Tas ir stāsts par vairāku objektu, atsevišķu objektu iezīmēšanu vienā attēlā. Tātad strādājam ar šiem režīmiem. Dažreiz ir ērti vienkārši pieturēt tikai shift, bet dažreiz ir ērti arī šo režīmu ieslēgt, vienkārši pārslēgties uz to režīmu. Skatāmies, kas kureiz labāk nodara. Jā.
tālūk, tas ir par iezīmējumu. Un, nu, tālāk jā, mēs atkal vairāk tā praktizēsimies, jo tās pamatdarbības jau mēs esam apskatījuši, un, ja mēs runājam par gimplu, es domāju, ka nākam nedēļ jau, nu, mēs vēl varētu kādu vairāk, varbūt, Inkscape piemērs, varbūt nākamajā nedēļā, vismaz pirmajā nodarbībā, es domāju, kaut kad mēs varētu arī ar Photopea sākt iepazīties, bet mums vēl ir jāatgriežās pie Inkscape, un te vēl kādu piemēru jāveic ir. Un tā, šobrīd tād sagatavots piemērs, un no skolas vadības bija tā kā lūgums arī, ka mēs izmantotu, tur ir tāda sadaļa uzdevumi, un es to uzdevumu, ko tagad, to piemēru, ko mēs tagad kopīgi veidosim, to varbūt arī, to es esmu tur iesniegusi arī kā uzdevumu. Paskatīsimies, kā mums tas viss tur strādās, pamēģināsiet to pabeigt to darbiņu, vai nu jūs viņu pabeigsiet šodien, vai jūs viņu pabeigsiet kādā citā dienā, to darbiņu mēģināsiet iesniegt pie uzdevumiem. Tur ir tāda sadaļa uzdevumi, un tur es esmu ielikusi to, ko mēs tagad darīsim. Tā kā nepazaudējiet failu, kuru jūs tagad veidosiet, jūs viņu te uzdevuma daļā varēsiet iesniegt. Tā ir sadaļa assignments? Jā. Es pieņemu, ka tur jums, man varbūt viņš izskatās no manas puses citādi, es pieņemu, ka jums tur ir kaut kāda iespēja iesniegt failu. Tad, kad uzspiež uz pasākumu afiša, tad tur ir podziņa turn in. Droši vien, ka tas ir iesniegt. Jā. Jo, es tīmu neesmu izmantojuši šādam nolūkam, jo es ar studentiem ar Moodle strādāju, un tur man viņi iesniedz visus darbus, tā kā, tas tāds no skolas bija, jo citās skolās Zoom strādāju, bija tāda vēlme, tāpēc to assignments, to uzdevums neesmu vēl līdz šim izmantojis, bet kaut kad jau vienmēr ir pirmā reize, bet tas vienkārši no skolas bija tāda vēlme, ka kāds uzdevums tiek iesniegts. Ļoti iespējams, arī tāpēc mēs paeksperimentēsim, kā tas viss strādā. Ļoti iespējams, ka jums tā arī pēdējā nodarbībā tur arī būs jāiesniedz. Tāpēc vienkārši jau saulaicīgi paskatīsimies, kā tas mums viss strādā. Tā. Tāpēc vienkārši tāpēc es uzreiz tā jūs brīdinu, ka to, ko jūs darīsiet, vienkārši nepazaudēt, saglabājiet. Ja vajadzēs pabeigt, pabeigsiet līdz galam un tad iesniegsiet. Tā, tad, ko tur es esmu iecerējusi, tas ir pie Gimpera mapīte. Saucās ģitāra. Vai arī, es neatceros, varbūt es dažādās vietās esmu atšķirīgi maps nosaukus. Varbūt bija nē, droši vien, ka vienāds tie nosaukumi. Labi, vai nu ir Guitar Festival vai ģitāra
Jo es skatos drāvājs, ir atrodama te ģitāra, bet domāju, bet varbūt bija Guitar Festival. Tīmā ir tieši tāpat. Tāpat, jā. Ok, tad mēs ar to darbosimies un šajā mapē patiesībā ir tikai 2 faili, tā ir ideja. Un fails, kuru mēs izmantosim. Līdz ar to, jā, jūs varat atvērt šobrīd idejas failu. Guitar Festival. Nu, lūk, un, ja, piemēram, arī, kaut vai kāds līdzīgs piemērs varētu būt, līdzīga ideja būt arī tā pēdējā nodarbībā, kur jums būs, tā kā klātienē jāparādā savas prasmes. Ja jūs spējat, šādu darbiņu izveidot. Tā, tad mums ir dots viens attēls, ko mēs izmantosim, un patiesībā nekā vairāk arī nav dots, tad šeit, kur mums ir tas dzeltenais, tur es esmu vienkārši paeksperimentējusi ar kādu, varbūt, filtru, bet tikpat labi tas varētu būt arī kaut kāds vienkrās apgabals, un mums vienkārši ir jādomā, kā mēs to visu realizēsim. Un tad, ar ko jūs sākat? Tad jums ir dots uzdevums. Lūk, jums ir piemērs. Tad aiziet. Ar ko sāksim? Ar melno fonu. Nu, tātad, droši vien, kad mēs sāksim vispirms ar, jā, tātad darba laukumu izvēli. Un, protams, tos izmērs mēs visus izmērs mēs vienmēr izvēlamies atbilstoši tam mērķim, kur mēs izmantosim. Tātad jums ir dot vienkārši paraugi, piemēri, mēs izmantojam tos izmērus, kas tur ir arī šajos paraugos lietot. Bet tad, kad jūs reāli domāsiet, jūs veidojat kaut kādu darbu, viņam jau būs kaut kāds pielietojums, kā viņš tiks izmantots, un tad arī izmēru mēs veidojam. Bet šoreiz arī mēs izmēru varam izvēlēties to pašu, kas ir idejai. Un tad, kad izvēlamies jaunu dokumentu failu, tad mums jau tas izmērs ir šeit redzams. Mēs varam tik cik paskatīties, kas notiek ar izšķirtspēju pie Advanced Options. Šobrīd izšķirtspēja 150, tas redz, varam arī tādu atstāt. Un par to fonu, tā kā vienmēr es saku, tā ir ideja. Varbūt kāds atstās melnu fonu, kāds varbūt tur mēģinās eksperimentēt ar citu fonu. Līdz ar to varbūt arī mēs varam šobrīd izvēlēties balts, bet tikpat labi mēs varējām arī uzreiz izvēlēties melnu fonu. Tas nav tik būtiski. Būtiski tas ir tagad, kad es sākšu domāt, kā es viņu veidošu, ar kādām krāsām strādāšu. Parasti tev ir tā, ka to ideju, varbūt ir jau galvā, varbūt kaut kur ir pieskicēta,
tā ideja, ko es veidošu. Bet, nu, pirmais ir tas darba laukuma izmērs. Un balta krāsa jau ir tā, no tā klasiskā izvēle. Tālāk, ja mēs domājam, nu, ko es tur darīšu, kā es tur darīšu, kādi man būs tie elementi, kādai informācijai man būtu jābūt obligātā kārtā, kas man būs, nu, tur kā varbūt kaut kādi tur palīgi elementi, dekoratīvie elementi, kas man varbūt palīdzēs gan nu, attiecīgi to ideju kaut kādā veidā, par ko tad ir stāsts, vizualizēt, kas to varbūt kaut kādu noskaņu palīdzēs radīt, nu jā, kas piesaistīs uzmanību, nu, teiksim, tur tiem, kam interesēs ģitārs, kaut kāds tur mūzika vai tam līdzīgs, tad tā ģitāra piesaistīs, jā, to uzmanību, ejot garām, jā, ieraudzīs to šo plakātu vai šķirstot tur kādā sociālā vietnē, entās dažādas reklāmas. Un, nu jā, tātad ar kaut ko mums ir, nu ja tā ir afiša, mums ar kaut ko tad ir jāpiesaist uzmanību. Tas var būt krāsas salikums, tie var būt elementi, kas tajā afišā ir, nu, kas liks tā kā arī tālāk lasīt to tekstu, jo tekstu jau mēs uzreiz nelasam. Mums piesaist jā, kaut kas, nu, tas vispārējais, un tad mēs iedzinamies arī, nu, te konkrētā tekstā. Nē, nu, var jau arī tekstu kādreiz izveidot, jā, tādu īpašu, kliedzošu, ko mēs ieraugam, un tas piesaist uzmanību. Jā, nu, tad mēs varam, protams, ar krāsām, nu, šīs tam krāsas melna, zeltains, tas vienmēr strādā. Un, tā, tad šeit ideja, viena, ko es sadzirdēju, un ko mēs, protams, redzam, mēs varam, jā, to melno krāsiņu tā kā ieviest, un mūsu darbā, ja mums šobrīd nav izvēlēts ar melnu fonu backgrounds, tad mēs to varam izdarīt. Mums ir jāmācās to darīt, jāmācās arī pēc tam mainīt. Piemēram, ja mēs secinām, ka nu, varbūt ne tas melnais, bet varbūt tumšs zils mums dara, vai kaut kā citādi mēs tur nu, kaut ko mainīsim. Jā, nu tad es izvēlēšos šobrīd jaunu slāni, un pēc tam jau tam slānim mēs varam mainīt, ja tas nebūs melns. Ja mēs paņemam kaut kādu citu krāsu, mēs varam tur piesātinājumu mainīt gaišāk, tumšāk. Ar tonēšanu mēs varam mainīt, un nu, tur visu, ko var mainīt. Un dažādos veidos mainīt. Nu, tad vienkārši jāatcerās ir, kā mēs varam iekrāsot visu slāni, piemēram, melnā krāsā. Es šobrīd esmu pielikusi klāt jaunu slāni. Background es tādu baltu arī atstāšu, nu, vai man viņš ir tur nemainīgs. Visam gadījumam. Tātad tagad uzdevums ir slāni iekrāsot melnā krāsā. Kā mēs to daram? Jāņem Reddit un fill with foreground color. Jā, tātad vispirms pārbaudām, droši vien, ja mēs šo metodu izmantojam, vai kāds no tiem krāsu paraudzes viņiem ir melna krāsā. Varbūt, ka viņš ir sarkans un zaļš, un pēdējo reizi ir izmantots. Tad tā metoda nederēs, ja? Tad paņemam, vai tās ir standarta krāsas, ja, kas labi strādā, un tad šī metoda pēc tam noteikti derēs labais pals taustiņš vai arī saraksts, komanda augšā saraksts edit. Un tad jau mums ir šīs iespējas vai ar FG foreground vai background color, kas no kurš no mums der veids, to mēs varam izvēlēties. Šādi. Esam iegūši mēlu. Izveidojot dizainu, mēs varam pēc tam šo krāsu
skatīties, mēs varam tur varbūt nodublēt un meklēt kaut kādus varbūt citus risinājumus. Mums jau pēc tam ir tik dažādas iespējamība, ka mēs varam arī kaut ko pamainīt un tad šīs te krāsas kādā citā veidā, šo kolorā aizmirst. Krāsos. Jā, tad pat labāk paņemt jaunu slāni un krāsot to melnošanu, nepārkrāsot. Labi, tā, tad nākamais solis mums ir skatoties pēc šie paraudziņi, ko jūs darīt tālāk. Es liktu to dzelteno pa virsmu tagad. Uzliktu jaunu slāni, uzzīmētu, iezīmējumu vajadzīgās formas. Vien. Un tad aizkrāsotu, ko iezīmējumu, kaut kā tā droši. Tā, darīsim. Labi. Фризелект var, uzzemet šitā ir frizelekt. Jā, tad, patiesībā doma pareiz jau, kaut kādu tur baigo gudrību sadomāt tagad es jūs tur tā baigi tur spīdzināju tā maskām. Un tad jums liksies, ka vienmēr kaut kur ir jāiesaist tā maska, ja? Tā jau gluži arī nav, ka tā maska būtu jāiesaist. Īpaši tad, ja piemēram, tas būs tīri dzeltens, ja, tad maska tur pavisam noteikti var bez tā iztikt. Kad būtu maska varbūt nozīmīga, ja, piemēram, tā būtu kaut kāda tekstūra izmantota, un tad tur kaut kādā situācijā mēs varbūt tur pārdomāt, varbūt lielāku fragmentu, mazāku fragmentu, liekot to tekstu, mēs saprastu, varbūt, ka vajag lielāku, vai varbūt vajag mazāk. Tad es varbūt ar tām maskām strādātu, jo tad es paņemtu visu slāni, man viss slānis būtu ar tekstūru, un tad kaut kādu daļu es vienkārši veidot caurspīdīgu, un tad to maskas liek klāt. Bet, ja tā būtu vienkārši krāsa, tad patiesībā es jau varu izveidot lielāku vai mazāku to apgabalu, tas jau un krāsu pēc tam iekrāsot, kādu vien vajag, un tas man neko daudz dzīvē nemainītu. Bet, ja es izmantotu citu attēlu, tad varbūt stāsts būtu mazliet citādāks. Līdz ar to, lai jums nerastos aplams priekšstats, ka tikai tālāk ir, kad bez maskas tur neko pilnīgi nevar dabūt gatavu, lai tā nebūtu, tad darīsim šoreiz tādu vienkāršo ceļu. Paņemsim jaunu slāni, to gan vajadzētu izdarīt, jo mēs jau zinām, ka nekad mēs neliekam kaut ko esošā slānī, lai šis melnais slānis paliek. Un tad mēs tiešām varam paskatīties, cik daudz vietu mēs gribētu atvēlēt tekstam. Un tad skatīties, kas mums paliek kādai citu veidu informācijai. Vai vispirms to ģitāru veidot, vai vispirms, es teiktu, ka varbūt to ģitāru mēs varam piekārtot pēc tam tai situācijai, cik mums būs tam tekstam vieta, un tad, jo ģitāra var būt lielāka, mazāka, to mēs varam tur modelēt. Bet, ko pirmo, ko pēc tam, tas, tur tāds domāšanas process, eksperimentēšanas process ir. Bet, mēs tagad veidosim iezīmējumu. Ko mēs izmantosim iezīmēšanai? Tagad runa ir par to dzelteno laukumu.
ar šo formu. Ar bez ierīku. Es domāju, free select, ne? Tā te dopas tagad dalās, tātad, kas mums ir, nu, tās formas visticamāk, ka nē. Un tātad šeit es tikko dzirdēju, bija vai nu ar bezier, ar kuru mēs varam arī vispirms izveidot pēs un pēc tam iezīmējumu. Bet tā formiņa ir tā diezgan vienkārša, varbūt, ka mēs varam arī ar to free. Sarežģītākā forma var būt, jā, ar bezier, bet pamēģināsim ar to free. Jo free mēs varam arī ar taisnēm veidot. Ja? Tad mēs varam sākuma punktu nospiest un tad opeli pārcelt uz nākamo gala punktu. Ja mēs vēlamies taisnes veidot, tad ir taustiņš kontrol. Ja mums ir ļoti svarīgi, lai tā apakšējā līnija ir taisna, tad pieturam kontrol. Un mums augšā, tas, ka man apkārt tur varbūt nav precīzi pie apgabala, pie darba laukuma, tas organizēsies automātiski. Un, ja mums ir formiņa jāmaina, mums tur, kur mēs peli nospiedām, nu tā kā mezglos, liekot peli, mēs redzam šos punktus, un mēs varam mainīt. Ja? Nav tā, ka mēs izveidojam iezīmējumu, mēs nevarētu neko mainīt. Tātad mēs varam skatīties, ja? Tātad domāt tīri, jā, cik daudz mēs vēlamies atvēlēt vietu tekstam, cik mums tur pārējiem elementiem, visu, ko mēs tur esam paredzējuši. Mēs varam. Un arī, ja mēs to apakšējo līniju, mēs tā kā viņu taisnu vēlamies pavākt tur uz leju, vai pēc tam mēs izveidot taisni, pieturam kontrolu un otru punktu pavācām. Ja? Tā kā to taisno virzienu mums vienmēr izdosies saglabāt. Tā kā man liekas, ka arī šādu tik vienkāršu formu mēs varam veidot ar laso, rīku free, tikai ar taisnēm. Mums nav jātur peli nospiest, lai veidotos ar brīvu roku, bet vienkārši ar taisnēm. Un sākotnēji, jā, mēs varam mierīgi veidot, iekrāsosim izvēlētajā kaut kādā vienā tonī. Un, ja ļoti gribēsies, mēs varēsim tur paeksperimentēt varbūt ar kādu filtru, kas patiesībā nemaz nav vajadzīgs. Es vienkārši mēģināju kaut ko, varbūt tie tīrie toņi, tiem arī nav nevainas. Un, līdz ar to, jā, mēs varam atkal izmantot to pašu metodi, tur atrast kādu krāsu, ar kuru mēs vēlamies iekrāsot šo iezīmēto laukumu jaunā slānī. Tad jūs tur brīvi varat izvēlēties kādu tonīti. Un tad jau jaunais slānis ir aktīvs. Labais pels taustiņš un tāpat edit un fill with FK color. Un tad jau lūk arī šis laukums tiek iekrāsots. Un tā kā tā formiņa nav nekāda sarežģītā, ja, tad patiesībā viņu jau pēc tam var arī deformēt. Ja, tad, kad mēs noņemsim iezīmējumu, viņu var arī tur samazināt vai kaut ko tur var pamainīt. Un galā, ja mēs tur galīgi pārdomājam, tad var mainīt. Tagad gribēju paskatīties ar Colorize šo. Nē, šis strādā melno nevarēja.
Nu jā, melns un dzeltens, jā, tās ir tādas krāsas, kas vienmēr piesaistīs uzmanību, tāds krāsas salikums, tāds diezgan klasisks. Un, nu, lūk, jā, un tad jau to tekstu tur var salikt, kā, nu, vai šis ir labākais risinājums, kas šeit ir, tas ir cits tās, tur var pamēģināt to tekstu arī citādi salikt kopā. Tas ir tāds jautājums. Nu, un tad, lūk, mums dzeltenais laukums ir paredzēts tekstam, un melno laukumu mēs izmantosim ģitārai. Liksim ģitāru ar atspulgu. Nu, lūk, un tad atvērsim. Es varbūt šobrīd pamēģināšu, bet atvēršu kā jaunu dokumentu to ģitāru, paskatīsimies, kā viņi tur izskatās, kāds tas attēls ir un kas tur mums lietas labāk būs jādara. Es nelikšu varbūt uzreiz iekšā šajā attēlā. Atvēršu kā jaunu dokumentu. Nu jā, tātad šeit mēs redzam, ir mums uz vienmērīga fona. Nu, es tā arī mēģināju internetā atrast tādu vienkāršotu variantu, un ka nav mums no ļoti raiba fona pēc tam jāiezīmē. Nu, tagad mums ir jācenšas pēc iespējas kvalitatīvāk iezīmēt, lai varētu nokopēt ģitāru un ievietot sagatavotajā darbiņā. Nu, tagad jums ir jāizlemj, kurš rīks būs tas, ar kuru mēs iezīmēsim. Ņemot vērā šo situāciju, kāds ir attēls. Fazijā. Un ar faziju mēs iezīmēsim visticamāk fonu un pēc tam veidosim inverso. Nu, tad, ja mēs izvēlamies faziju, tad mums vajadzēs paeksperimentēt ar slieksni, tā lai mums ir labākais iespējamais rezultāts. Šādi vienmērīgi foni jau vienmēr ir ērti iezīmēšanai. Vai mums vienmēr ir tāda attēla, tas ir cits jautājums. Nu, lūk, un tad vajadzētu pietuvināt, paskatīties, kā mums izskatās. Jo, varbūt, ka mēs varam kādu pikseli samazināt, vai kaut kādie gaišie mums nenāk līdzi, ņemam vērā, ka mēs liksim uz melna fona. Un uz melna fona, te var redzēt, tas gaišais ir, pamēģināsim kaut ko mazliet samazināt iezīmējumu. Vienkārši kādreiz vajag pietuvināt un novērtēt to situāciju. Es domāju, ka pat šādā situācijā es neizmantošu, lai viņš man ir kā tāda aplikācija. Viņš te par tiem gaišiem pikseļiem tā nepārāk man patīk. Vai šajā gadījumā varētu to šrinku izmantot, vai tas nebūtu? Tātad šajā gadījumā mēs viņu sašaurināsim šo, patiesībā mums ir jāpaplašina, jo atceramies, šobrīd mums ir
baltais fons. Un ja mēs tagad to paplašināsim, tad sanāktu, varbūt, ka mēs izdarām tā, lai būtu saprotamāk. Paņemsim inverso iezīmējumu. Tad būs iezīmēta ģitāra. Tad būs vieglāk runāt un domāt. Tātad ņemam labais spēles taustiņš, select un invert, select, invert. Un tas nozīmē, ka mums ir nevis fons iezīmēts, bet šobrīd jau ir iezīmēta ģitāra. Bet tā problēma jau mums ar to neatrisinājās. Ja? Vienalga, ja mēs pietuvinot un paskatīsimies, varbūt tie gaišie pikseli man tā īsti nepatīk, liekot uz tumšu fonu, viņi tā vairāk izcelsies. Tāpēc pamēģināsim visu iezīmējumu sašaurināt. Pa vienu pikseli vairāk nē. Un pa vienu pikseli. Tātad labais spēles taustiņš, select. Un jā, shrink. Mums vienmēr ir jādomā, kurš ir pareizais virziens. Tagad, kad mums ir iezīmēta ģitāra, mums vajag sašaurināt. Tātad, jā, shrink. Iepriekš, kad mums bija fons iezīmēts, tad mums būtu bijis pretējais, grow. Shrink. Tātad viens piksels mums pietiek. Un tad paskatīsimies, pietuvināsim tagad to situāciju. Redzat, ja, ka mums ir iezīmējums tuvāk. Un tuvāk formai un tie pelēkie pikseļi, tur tā īsti nav iezīme, bet jāskatās arī pārējās detaļas. Lūk, jā, tad šādu komandu, jā, mēs varam nodrošināt to, ka kaut kāda lieka pikseli mums netiek iezīmēti. Tad paskatīsimies, kā tad mūsu ģitāra izskatīsies veidojumā darbā. Kopējam iezīmēto daļu, Ctrl+C. Ctrl+V ielīmējam. Tad mums ir jāveido jauns slānis. Šīs darbības ir klasika, jā, tur vienmēr, lai jaunā slānī ievietotos. Un, tagad mēs varam vienkārši pavērot un mums tie, tā kā bišķiņ ir kāds pikselīts, var pamanīt, bet tā. Un viena lieta, ko es nepaskatījos, bet, kas tā veiksmīgi, tā kā attēls jau bija patiesībā jau bija tāds piemērots, atrasts un izmērs darbam veidots, bet tad, kad jūs reāli strādāsiet, tad, kad jūs veidosiet no nulles, tad neaizmirstiet salīdzināt izmērus. Ka nav tā, ka ģitāra ir attēls ar ģitāru ļoti mazs attēls. Un tad, kad mēs ievietotu, mums nāktos entās reizes varbūt to ģitāru palielināt. Bet šis nav tas gadījums, bet tam vienkārši vajadzētu pievērst uzmanību vienmēr, tad, kad mēs tā kā arī meklējam attēlu, redzēt, cik liels ir šis attēls. Un tad rēķināties ar tā attēlu izmēru, kur mēs savukārt veidojam. Vai nav tā, ka mums ievietojot nāksies tur stipri palielināt objektu? Mūsu gadījumā tā tas nav. Un tagad, kas jums atliek izdarīt, ir
Atrast vietu, protams, izmēru, un, nu, ja nepieciešams rotēt šo ģitāru tā, lai mums, nu, tur veidojās tā kompozīcija tāda, kā jūs esat iecerējuši, jo kopiju jau mēs neveidojam, bet, nu, jūs tur varat arī, ja, piemēram, jūs jūtat, ka tas dzeltenais laukums ir varbūt pa plašu, jā, tas jau ir slānis, jūs jau viņu varat pabīdīt, jā, tā nav problēma. Nu, skatoties, jā, kā jūs to ģitāru veidosiet, var paņemt vienoto transformēšanas rīku un mēģināt saprast, ko jūs tur mainīsiet. Izmēru mainīsiet, rotēsiet. Nu, tātad skatāties, kā tur tā vietiņa. Jo, protams, tā tekstuālā informācija, kas tur tiks rakstīta, tur ir tāds minimums, jā, tur ir droši vien, ka vairāk tās informācijas ir paredzēts, tāpēc laukumu var atstāt tādu plašāku, nu, teiksim, varbūt, kas tur piedalās, vai kādreiz tur kaut kādu sponsoru, vai vēl kas tur ir, jā, nu, to visu tur var tā vietiņa tur atļautu, salikt visu. Nu, lūk, un tad, kad jūs tur izdomājat, man pašai gadījumā liekas tā piemērot, ka arī tas ģitāras virziens sakrīt daudz maz ar to slīpo līniju. Nu, un tad esat izdomājuši, cik tad jums būs liela šī ģitāra, kādā virzienā, kur nu jūs viņu tur novietojat. Nu, tad varam paspēlēties protams, tā ģitārai tur var arī paskatīties, varbūt kaut kādu spilgtumu var pamainīt. Un tad jau var veidot šo spoguļattēlu. Pamēģināt ģitāru, pirms mēs veidojam spoguļattēlu, varbūt, ka varam kaut ko paskatīties pie krāsām, nu, varbūt, ka tas būs levels, varbūt, ka tas būs kaut kas cits, kas mums varētu noderēt. Tā kā attēliem jau mēs vēl tur varam mainīt kaut kādas nianses un
Nu, tad gan var ķerties klāt, jā. Esat tur sagatavojuši ģitāru, tad varam ķerties klāt spoguļattēlam. Un ar elipsēm savukārt varēs akcentēt to virsmu, uz kuras atrodas ģitāra. Bet jā, sākumā varam vēl tikt galā ar spoguļu attēlu. Ko mēs darām? Jānodublē ģitāras slānis un jāpagriež. Jā, tātad nodublējam slāni ar ģitāru un izvēlamies no rīkiem flip. Atzīmējam vai pārbaudam, vai ir vertikāli. Tad apmest vertikāli un uzspiežam vienkārši uz ģitāras slāni. Un pēc tam jau varam pārvietojam, pieturot kontrolu taustiņu, lai mums iet taisni. Ja vajag nedaudz pārvietot, var iesaistīt arī klaviatūras būtiņas. Tādu lielu gabalu, es ar būtiņām parasti ne, bet ja kaut kur tuvu, tad ar būtiņām var ar kaut kādu tādu maziem intervāliņiem. Mēs varam arī kaut ko pārbīdīt. Visam gadījumam varbūt saglabājam, lai ir, ja kaut kas atgadās, lai mums nav jāsāk no jauna. Jā. Nu, tad, jūsuprāt, jūs tur varat izlemt, vai jūs atstāsiet ģitāru tā, kā viņi ir, 1:1, vai varbūt tur mazliet deformēsiet, bet apakšu mazliet saspiežot, bet, nu, tad visticamāk būs shift jāpietur. Nu, kā tas spoguļattēls uz to virsmu varētu veidoties. Bet bez shift, ja mums ir ieslēgta proporcionalitāte, tad mums arī mainīsies visos virzienos proporcionāli. Tas nebūs labi, bet ja mums vajag tikai vienā virzienā mainīt izmēru, mēs parasti tieši no tā izvairamies, bet nu, šādās situācijās var arī to nedarīt. Un, jā, ja mums ir tas key aspect, tad mums mainīsies proporcionāli, bet pieturot shift mums mainās neproporcionāli. Tā. Es atvainojos, es kaut ko nepareizi. Man gitāra un dzeltenā daļa kopā viena layer, viena slāne. Bija, pirms tam bija kaut kāds slēke layer. Tad tas gadījumā nekļūdījāties ar komandu, tad, kad mums bija duplikēti, varbūt kaut kur blakus nospiedāt un samečojāt, nu, apvienojāt. Paskatieties šeit, kur mums ir tās dzeltenās būtiņas, kur ir vēsture. Paskatieties, vai jums kaut kur neparādās merge down. Gitāru es ieliku floating selection.
Pārstat ģitāru, un tad mēs veidojam jaunu slāni. Un ģitārai vajadzēja nonākt jaunā slānī. Man tā nebija. Uzreiz dzeltenējā? Nu, tad, kad būs jāpaiet vairāk atpakaļ, jo, nu, ģitāra nekādā gadījumā nevar būt kaut ko kopā, jo mums viņa Bet, jā, ja kādreiz, nu, mēs tur meklējam kādas darbības vairākas atcelt, vai ko mēs esam darījuši tur beigās, mums ir darbība vēsture, ir history, under history, varam sadaļu atpazīt pēc dzeltenām būtiņām, un tad vienkārši tās darbības, kādas mēs esam veikuši, un tad tur var nokontrolēt, ko esam, nu, varbūt kādreiz kaut kur kļūdēm, kaut ko izvēlējušies. Un var darbības vienkārši atcelt uzreiz līdz tai un tai darbībai. Bet vienmēr ir ļoti par to jāskatās līdzi, lai katrs elements ir savā slānī, lai katru var pārvietot neatkarīgi no citiem elementiem. Tagad vienkārši jātiet ir atpakaļ kādas darbības līdz tam brīdim, kad iekopējām ģitāru un pēc kopēšanas, iekopēšanas pēc uzreiz vienmēr ņemam jaunu slāni. Un tagad, kad es ņemam nost select, ja, tad es ko man vajag? Viss man jaun layers. Jā, tad, kad mēs iekopējam, tad paņemot jaunu slāni, liekas, mums nav iezīmējums vairāk. Tā kā. Jā, paldies. Jā, to visu laiku jātā. Salabojumā. Tā. Nu, tagad mums vajadzētu to atspūtu, tā vešiņu sakārtot. Atspulgu mēs veidosim nevienmērīgu, tad kaut kur pie ģitāras, oriģināla ģitāras mums tas atspulgs būs spilgtāks, un tālāk mēs viņu izveidosim tādu jau mazāk redzamu, kā mēs to panākam. Ar masku un grēdientu varbūt? Jā. Tātad šajā gadījumā, jā, mēs izmantosim masku, tātad slānim ar ģitāras atspulgu. Tas slāns ir aktīvs, liekam klāt masku, nekāds iezīmējums mums nav vajadzīgs. Tātad vienkārši liekam klāt masku, baltas krāsas masku. Un izmantojam grēdientu. Grēdientam mums noteikti vajag standarta krāsas, melns, balts. Domāju, ka mums noderētu labāk lineārais grēdiens. Tā pie šeit.
Un tagad skatīsimies, vai tās krāsiņas ir pareizā virzienā, vai arī mums vajadzēs izvēlēties reverso variantu. Ja, tad velkam šeit, kur mums ir sāks otrā ģitāriņa atspulgam. Velkam pieturot taustiņu kontroli taisnā virzienā. Nu, es jau redzu, ka man ir nepareizi, man būs krāsiņas jāmaina, bet es turpinu to procesu un pēc tam es tās krāsas nomēģināšu. Tas nekas. Tātad no augšu uz leju velkam taisnu līniju un, ja mums krāsiņas ir jāmaina, man visi kārtībā, ja te ir spilgtāks un tur ir melnais redzams, tātad iet uz caurspīdīgo, bet ja kādam ir otrādi, ja, piemēram šādi otrādi, tad ir revers jāizvēlās. Ja? Bet tagad šos punktus pieturot kontroli, lai mums nemainās virziens. Tad uz augšu, uz leju varam pabeidīt, paskatīties, cik tālu, kur spilgtāk atstāt, kur mums jau vairāk sāks tas caurspīdīgums, cik tālu. Nu, to visu mēs varam organizēt ar gala punktiem. Nu, varbūt jūs vispār to atspulgu tādu netik spilgtu veidosiet. Viss jau ir atkarīgs, ko un kā mums viņam nav jābūt tik spilgtam, to jūs paši izlēmiet. Un tas būs atkarīgs no tā, kur mēs noliekam šo sākumu punktu, kur mēs noliekam gala punktu. Un tagad, vai varat man izstāstīt, kā man būtu jārīkojas, ja es tagad gribētu šo oriģinālo, abas ģitāras, pārvietot, ja es redzētu, varbūt uz leju, varbūt uz augšu, varbūt pa kreisi, varbūt pa labi. Kā būtu jārīkojas? Droši vien, ka tos slāņus vajag sasaistīt un tad. Sasaistīt, jā. Kā mēs viņus varējām sasaistīt? Tur blakus atstiņai bija, man liekas, jānospiež. Jā, tātad blakus atstiņai ir saite. Tiem slāņiem, kurus mēs tā kā vēlamies pārvietot vienlaicīgi kopā, un būs tādas situācijas, tad tur mēs ieliekam šo saiti, un ar pārvietošanu, tad mums šie slāņi pārvietosies. Šie slāņi pārvietosies kopā. Šeit tikai pie pārvietošanas esat uzmanīgi. Pārvietošanas rīkam. Jā, vienmēr jau jāieskatās ir tajās opcijās. Pārvietošanas rīkam jau tāpat ir ļoti maz opcijas, bet tās ir svarīgas. Vai es izvēlos slāni, vienkārši nospiežot, tos slāņus nospiežot vēl ekrānā uz darba laukuma, tad pick, vai arī man ir atlasīts slānis, iezīmēts slānis slāņu sarakstā. Divas dažādas iespējas. Jā, ja, piemēram, jūs izdomāsiet, ka to dzelteno daļu jūs pārvietosiet. Izdomāsiet, ka tur tik daudz teksta nav, tur kaut ko vajadzētu mainīt lietas labad, tā nav problēma to pārvietot. Un tad varbūt vairāk mainās tā situācija saistībā ar to, kā novietot šīs ģitāras, un tad var nākties šīs ģitāras varbūt kaut kādā brīdī arī pārvietot. Tā kā, tā vajadzība var rasties, un svarīgi ir zināt, ko tādā situācijā darīt. Un, lūk, jā.
Un pēc tam, ja mums tās sasaistes vairs nav vajadzīgas, mēs vienkārši viņas izslēdzam un katrs slānis ir maināms atkal atsevišķi, ja būs tāda nepieciešamība. Tā, nu tagad jums vajadzētu arī tikt galā lūk ar to, nu, vairāk akcentēt šo virsmu. Un mums atrod šī ģitāra. Kā mēs tur rīkosimies. Jātais jauns slānis un jāzīmē elipse, un pēc tam blūru laikam bija. Jākrāso un tad blūru, jā. Jā, tieši tā. Tātad jaunā slānī mēs veidosim elipsi. Elipsi mēs veidojam, izmantojot vispirms iezīmējumu. Izvēlēsimies krāsu. Tādu mēs iezīmējam, iekrāsojam jau šodien esam jau vismaz 2 reizes izmantojuši to pašu paņēmienu. Tad noņemot iezīmējumu, izmantosiet filtru, vai izmantosim filtru blur. Tas pats Gaussian blur, ar kuru jūs paskatīsieties, cik daudz aizmiglot. Un tad tur man ir vēl viena tāda mazāka elipsīta ar mazāku blūru. Nu, lūk, tad šobrīd izveidosiet šīs elipses. Atcerieties katru savā slānī, lai varam ērti ko mainīt. Piemēram, viena nepatiks, lai var ērti nodzēst, lai nekas nav sabojāts. Tad neaizmirstiet jaunu slāni, ja uzreiz paņemat jaunu slāni. Pēc tam mēs viņu novietosim pareizā secībā. Es viņu šobrīd tur uzvilku augšā un ērtības labad, bet pēc tam jau saliksim, izdomāsiet, kur vajadzēs un arī. Tātad veidojam iezīmējumu. Varat pieregulēt, kāds varētu būt šis izmērs. Nu, krāsu var izvēlēties no tā paša dzeltenā, varat, protams, arī kādu citu. Tad, jā, es gribu izmantot šo krāsiņu, kas nu man ir jau darbā, tad var paņemt rīku, Color Picker Tool, pipet. Vienkārši uzspiest mums dzeltenais laukumiņš, tā ir viena krāsa, jebkurā vietā uzspiežot mēs aktivizējam. Tad virsējais taisums stūrīts mums ir ar mūsu norādīto krāsu, un to varēsim izmantot. Bet, ja, protams, kādu citu krāsu vēlaties, jūs uz parādziņu uzspiežot izvēlēsieties krāsiņu. Un tālāk jau tas pats stāsts, kas jau šodien ir bijis, Edit un Fill with FG. Tad, kad mēs ņemsim blūru, tad iezīmējumu būtu vēlams noņemt. Tad, kad jūs iekrāsojāt, pārbaudat, vai tiešām jums ir jaunā slānī. Ja mums kaut kur nepalika cits slānis aktīvs un neielikās elips kaut kur citur, jā, to visu laiku vajag. Visu laiku vajag tā kā, turēt, kā saka, turēt pulsu
rokas pulsi, lai visu laiku čekot, kas notiek slāņu sarakstā, kas notiek slāņu sarakstā. Visu laiku to vajag kontrolēt. Tad filtri un blur un Gaussian blur. Un skatāties, cik daudz jūs vēlaties salikt šo blūru. Pie tam, ja mums viņš šķitīs pārāk aktīvs, mums slāni ir iespējams veidot caurspīdību. To visu var samazināt, izmēri var arī ietekmēt, un ja mums vajag atstāt tikai no tā visa, tikai tā mazliet, slānim ir caurspīdīgums. Šī blīvums, opacity, to visu var kārtot. Un no galā arī izmēri, ja vajag, var pieregulēt un secība, protams, mums būs cita. Man nebūs virsējais slānis, man vajag paskatīties pareizu secību. Man ir man ģitārai jāmaina būs secība, ordināli. Jāskatās, kuru ir ērtāk pārvietot. Man ērtāk bija šo ģitāru novietot virs elipses, nevis elipses kaut kur mēģināt iebīdīt. Lūk, jā, un tad, ja vēlamies vēl tādu, ka tos saskars punktu vairāk, tad to ēnu, tad varam vēl vienu elipsīti izveidot. Jaunā slānī, protams.
Es drusku nokavējos. A kā jūs izdarījāt šo maliņas tik blūru? Man tā taisna maliņa, Tas ir, taisna. jā, tas ir izmantots filtrs, blur, gauss and blur. Es izmantoju, bet man nav. Bet iezīmējums ir noņemts, Jā. un elipses slānis ir iezīmēts. Es vēl ko es izmantoju. Es caurspīdīgu slāni veidoju, varbūt, ka tas ir tas, kas... Šeit. Jā, man viņš ir tāds baigi aktīvais, es Aha. viņu paņēmu pārsitī, man tik aktīvs viņš negribējās. Jā. Bet man vienalga tāds. Bet tas, kad ir tāda izplūduša maliņa, tas ir ar blūru. Es vienkārši lielāku blūru droši vien esmu paņēmusi. Bet to vēl var pamainīt, paņemt to slāni un vēlreiz to filtru. Pablūrot. Filtrs, blūru, gausa. Gausiem, jā, mēs tikai, vēl tur mēs seju kaut ko citu izmantojam, bet tā, principā, klasiskais blūrs, jā, gausa. Jā, ir. Jā, tā kā viņi var vēl paņemt pēc tam un vēl, jā, liekas, ka pa maz ir blūrots, mēs viņu varam pēc tam vēl pablūrot. Un, tur var eksperimentēt un ar tām krāsām es arī te to aplīt, kas man te bija, sākumā bija varbūt pārāk gaiši tā krāsa, es paņēmu slāni, iezīmēju un uz melnu krāsu viņš nereaģē, bet uz pārējām krāsām vajadzētu reaģēt šis colorize. Un ar pipetīti es paņēmu to krāsiņu, kas man tur interesēja. Un tādā veidā es tur pamainīju arī tās krāsas. Es varu samainīt slāni ar gitāru. Man gitārā palika kaut kādas pikseles spēlekas. Es varu noņemt, tāpēc, ka es izvēlēju, bet tur, jā. Ka tur... Par daudzi, tas ir saistīts ar ģitāras iezīmējumu? Ja es nospiežu leju ar gitāru, es select un shrink vai grow jau nestrādā, nedarbojas. Kāpēc? Nevaru samainīt, jā? Mēs esam jau ielikuši, ko tur var darīt, tad mēs ģitāru iezīmēt mēs varam. Mēs to slāni iezīmēt principā varam, iezīmējumu tā kā sašaurināt varam, paņemt pretēju un to nodzēst, ja? Teiksim, tur to kaut kādu vienu pikselu iezīmēt. Neesmu mēģinājis tur vienu pikselu šādā veidā, bet varbūt kā izdodas, nezinu. Jo mums viņš ir jānodzēš, es neredzu šobrīd kaut kādu citu variantu, kā mēs tā vienkārši varētu atbrīvoties no apkārt, jā, tās malas. Tas ir tas, par ko es vienmēr domāju, jau iezīmējot. Jo, tas, ka man šeit atrodas uz gaišu fonu, tas ir vistiešākais ceļš, ka tas tā var gadīties. Tāpēc, ko es vienmēr daru, es ļoti pietuvinu un mēģinu novērtēt situāciju. Un, ja es viņu liktu uz kaut kādu gaišu fonu, tad tie pikseli man tik ļoti neizceltos, bet es zināju, ka es viņu likšu uz melna fona, un tad jau tā gaišā josla apkārt diezgan izceltos. Ja? Tāpēc es par to tā diezgan sākotnēji jau piedomāju. Jo tagad, jā, labāk nodzēst un jaunu ielikt, ja? Ja viņi ļoti izlēc. Vēl var mēģināt ar rīku, ar kuru var veidot tumšāku. Mums bija tāds rīks Dodge Barn. Mēs vienkārši tos pikseļus varētu mēģināt, tos malējos pikseļus izveidot tumšākus, lai viņi vienkārši saplūst ar to melno fonu. Tas tā varētu pamēģināt. Vairāk es pat. Interesanti, pamēģināšu. Jā, var iezīmēt ģitāru,
tajā caurspīdīgajā slānī sašaurināt un pēc tam paņemt pretējo iezīmēm. Varbūt, ka izdodās to vienu pikseli iezīmēt, un neesmu tieši tā mēģinājusi teorētiski, tā ka man liekas vajadzētu strādāt, bet kāds būtu tas rezultāts. Nezinu. Kā jums vispār izdevās tik tālu izveidot? Nu, tad varat kādu savu versiju veidot tekstam. Mums ir vienkārši Guitar Festival. Jums nav tā jāliek tā, ka es esmu salikusi, varbūt kaut kā sakarīgāk var tur salikt to tekstu. Un tas teksts nav redzams, jo man tas slānis kaut kur jau pašā apakšā. Jā, jau pārliek un tad es mēģināt saprast to un kā sakārtot, kā jums liksies piemērotāk to tekstu, nu, salikt. Atcerieties, ka fonta meklēšanai mēs tekstu esam iezīmējuši un liekam pelīti, kur mums ir rīka opcijas, ir ikoniņa A butiņa. Vienkārši ar pēles rullīti var pašķirstīt.
Tur vajag skatīties arī, kā tas teksts, ja mēs tur vēlamies tur varbūt kaut kāds atstarps mainīt vai vēl, ja viņš mums ir kā viens slānis, viens teksta rāmis, viens teksta objekts, viņš var arī neļaut atsevišķu tekstu vienam mainīt lielāk atstarps, mazāk atstarps. Dažreiz nākās tos teksts arī dalīt pa atsevišķiem objektiem un likt kopā. Nu, tur ir tās īpatnības katrai programmai. Var mēģināt arī to tekstu kā citādi likt, varbūt tur var slīpi likt vai, nu, tur ir kur eksperimentēt. Viss atkarīgs arī, cik daudz tā teksta ir, cik mums tās informācijas tur ir jāievieto. Kad jau jūs veidojat savu darbiņu, tad jau jums ir pilnīgi zināms, kam tur ir jābūt, un varbūt kādreiz tur ir kaut kādi sponsoru logotipi vēl vajadzīgi un vēl kaut kas, ja. Nu, kur mēs katram tur atrodam vietu, ja, tur kādreiz tur ir liek apakšā baltu joslu un tur tos sponsoru logotipus liek vai, nu, dažādi, jā, tie risinājumi būtu. Nu, man šobrīd maz negribās ar kaut kādu mēģināt kaut kādu tur meklēt kādu filtru, ar kuru varētu mēģināt kaut kādus svītrus tur iegūt vai vēl kaut ko. Tur nav tur nav kaut kāda tekstūra izmantota kā fails, bet es esmu tur eksperimentējusi ar kaut kādiem filtriem. Pat, nu, tā uzreiz pat nepateikšu, kuru konkrētu filtru. Nevarētu teikt, ka mums būtu tur tādi baigi interesantie filtri dažādām tekstūrām, bet, nu, kaut ko jau droši vien, ka var atrast. Bet, nu, vai tas ir vajadzīgs arī? Ja tur būs teksts pietiekami daudz, ka tur vēl ar kaut kādu tekstūru pārslogot arī nemaz baigi nevajag. Tas mums ir no aizpildījumiem. Es tagad tikai paeksperimentēšu. Ja mēs kādreiz no slāņa vēlamies iegūt iezīmējumu, tad taustiņš alt un uz slāni, tad mums ir iezīmējums. Es vienkārši jaunā slānī mēģināšu, paeksperimentēšu. Vai es arī varēju nodublēt slāni, tā būs labāk. Es tagad tikai, nu, tāds kaut kādu eksperiments. Mums ir iekrāsošana iespējama ar
rakstu. Skatīšos, mums ir kaut kādas līnijas. Nu, tas tā tīri, nezinu, vai man tas patiks, bet kaut kādas līnijas, tā varbūt pat nevajadzētu. Dzeltenā. Es šobrīd tikai tā paeksperimentēju, ka jaunā slānī es paņēmu iekrāsojumu. Nu, iezīmēto daļu un tagad tur kaut ko tur mainu izmēru, varbūt tās līnijas tur kaut kādas biezākas. Nu, tas ir tā visādi var izpausties un ja, tur ir kaut kāda caurspīdīguma vai vēl. Nu, ja grib kaut kādu tur tekstūriņu, negrib tīri dzeltenu, var. Tas ir vienkārši sakombinēta, man ir slānis ar rakstu, tādas līnijas kaut kādas, es viņas mazliet pavilku lielākas, lai viņas ir varbūt izmēra. Bet vai tas ir vajadzīgs? Nu, tas ir cits stāsts, jā, vai kaut kādu tekstūru vēl tur vajag iesaistīt. Tas ir tas, ko vienkārši var domāt, eksperimentēt. Tad, kad mēs zinām, kā tas viss strādā un spējam ar tiem slāņiem tur eksperimentēt ar iezīmētām daļām, ar iekrāsojumiem un to visu tur kombinēt kopā, tad jā, tur varam. Tas ir tas, uz ko ir jātiecās, ka mēs pēc tam jau nebaidamies eksperimentēt, ka mēs pamēģinām vienu variantu, otru variantu, nu, nedara labi, nedara, aizmirstam, jā. Dzēšam ārā nevajadzīgu un, jā, nešķiet, ka ir labāks rezultāts, bet sliktāks un, bet varētu atstāt tīru krāsu un viss kārtībā saliekam tekstu un viss notiek. Tā, varbūt šobrīd ir kādi jautājumi. Kura rīka ir tādas tekstūras? Es neredzēju. Tas ir piespainīša. Bucket fill tool. Ar spainīti var iekrāsot ar FG krāsu, tas ir švīlu taisnums turīt, ar BG otrs, un tad ir pattern. Es vienkārši te atvēru un skatījos, kas man tur tiek piedāvāts, un tur kaut kādas līnijas bija. Es ar tām līnijām, bet, nu, man beigās nepatika, tāpēc, bet var paņemt, viņas arī, nu, viņas man bija horizontāli, viņas jau varēja arī pagriezt, un viņas būtu bijuši vertikāli. Bet, nu, tur vajadzētu padomāt, jā, kā tur to labāk visu organizēt, ja tas mums šķistu interesanti.
Var, protams, kombinēt ar kaut kādām citām tekstūrām, var meklēt kaut kādas tekstūras, ja nu akurāt mēs vēlamies, un tas ir tas, ko es te paeksperimentēju, bet man pašai nepatika. Tā vienkārši kaut kādā brīdī ienāca prātā, ka varētu taču ar tām tekstūrām kaut ko pamēģināt, bet rakstu, jā, tas pie spainīšu ir tāds Un kā aizpildījums. jūs tur to rakstu varējāt palielināt, paplatināt tās līnijas? Es paņēmu to slāni, kur nu man te bija tās līnijas, un es viņu vienkārši prasti paņēmu ar skeilu, un man liekas, ka viņš mainīja to izmēru. Bet, jāpaskatās, vai tiešām mainīja. Jo tur es skatījos, ka te it kā nekur nav pie tā raksta, ka viņš mainīja, bet varbūt, ka viņš arī nemainīja. Nē, tās līnijas, man liekas, palika tādas pašas. Nē, viņš tāds arī kā bija, tāds bija. Jo man liekas, ka tur vismaz es šeit šobrīd jā, tā kā īsti es nekur neredzu, ka tāda iespēja būtu, ka mēs varētu mainīt to rakstu. Varbūt vienīgi ar kaut kādu taustiņu pieturot. Varbūt, nezinu, jāpēksperimentē. Varbūt kādu taustiņu pieturot, ka maina izmēru, varbūt, ka viņš nemainās līdzi, bet es tā uzreiz neatbildēšu gan. Tā. Lūk, jā, šo saglabāsiet, un, ja esat pabeiguši, varat arī pamēģināt iesniegt, paskatieties, kā jums tur izdodās, un es savukārt tad vēlāk kaut kad pačekošu no savas puses, ko jūs tur var redzēt, ir, lai pat priekš sevis, to uzdevumu daļu saprast, kā tas strādā. Vēl jau mums ir laiks patrenēties, ja mums viņi būs jāizmanto pēdējā nodarbībā. Tā, šobrīd varbūt vēl ir kādi jautājumi par šo darbiņu. Ja jautājumu nav, neaizmirstiet saglabāt, un tad ņemam pauzi, paņemsim pauzēt, un tad pēc pauzētas atkal tad nākamais darbs sāk. Praktizēsimies tālāk, un tā, šobrīd